Čau visiem! Labrīt! Šodien tāds agrāks rīts, jo esmu nolēmis braukt fotografēt saulēktu. Esmu noskatījis Līgatnes pusē pāris kokus, kas ir pļavas vidū. Apskatījos laikapstākļus. Šobrīd izskatās, ka sola kādus 70% mākoņus. Tas ir labi. Saulēktā. Tātad būs mākoņains, kaut kāda struktūra debesīs un pa vidam zilas debesis, caur kurām var uzspīdēt saulīte. Tas ir ok. Šodien bez baigiem ieteikumiem, apmācībām un tādām visādām lietām. Fotografēšana parastā. Paņemšu jūs līdzi, braucam, skatāmies uz vietas, kas notiek, pielāgojamies situācijai un fotografējam. Aiziet! Tikko nācu uz mašīnu un izskatās, ka diezgan apmācies ir. Laika ziņas melo. Jā, ja būs baigie mākoņi, tad jau nekas nespīd no saulēkta. Nu labi, brauksim, skatīsimies. Tad jau manīs. Nu jācer uz to labāko. Esmu atbraucis spotiņā. Tāds diezgan patumšs vēl ārā. Bet nu esmu laicīgi. Līdz saulēktām vēl kaut kādas 20 minūtes. Vieta šī tāda izskatās. 3 koki un tur būs saulēkts. Bet, nu kā redzams, diezgan apmācies. Ir diezgan apmācies. Nu nekas. Tāpatās atradīšu kompozīciju. Nostāšos un gaidīšu. Padzeršu kafiju. Stāvu lauka vidū, gaidu saulēktu. Dzērves lido rekur. Kaut ko runājās savā starpā. Skaņa baigā. Tātad gaidu saulēktu, bet nu baigie mākoņi ir. Nezinu, vai viņi paklīdīs un kaut ko sanāks nobildēt. Bet nu, nedaudz migla ir izveidojusies arī uz lauka. Kaut kādas bildes es te uzņēmu. Tā jau diezgan labi izskatās. Bet nu, rīta gaisma būtu daudz labāka. Nu nekas, paklausīšos dzērves. Un turpināšu gaidīt. Jā, izskatās laikam, ka saulīti šorīt nesagaidīšu. Baigie mākoņi, re, kur aizmugurē. Nu nekas. Ja esmu atbraucis, kaut ko jau sabildēšu. Migla ir, tas ir forši. Re, kā izskatās. Ļoti labi. Močiem tikai. Jā, nu, šitajā spotiņā es būšu pabeidzis fotografēt. Pulkstens ir 7 no rīta.
Tu nebrauks taču mājās. Tepatās netālu pie Siguldas ir Daudas ūdenskritums. Jāizbrauc uz turieni. Sen nav ūdenskritums fotografēts. Laižam! Braucot fotografēt kokus, es jau kā plānu B biju ielicis Daudas ūdenskritumu. Ja nu gadījumā notiek tas, kas noticis šobrīd, ka ir apmācies un saulīte nespīd, ka saulēktu nesanāca sabildēt. Nu nekas. Šāds apmācies laiks ūdenskritumu fotografēšanai būs tieši laikā. Jo Daudas ūdenskritums ir mežā. Un ja spīdētu saule, tad būtu baigi raips. Būtu ēna saule, ēna saule. Šāds vienmērīgs palaks pārklājies pār debesīm būs tieši laikā. Ejam, skatāmies, kas tur notiek. Sen nav būts pie šitā ūdžiņa. Šādi te izskatās. Kaut kāds koks nokritis priekšā ir. Tas ierobežo bišķi kompozīcijas. Kādreiz visa priekša bija tīra. Tad varēja no visām pusēm bildēt. Šobrīd ir nedaudz ierobežot. Bet nu nekas, kaut ko atradīsim. Šādi te apmēram izskatās. Koks ir nogāzies. Nu, statīvi jau arī es te kaut kā uz puņķiem turās. Jā, un fotografējot ūdenskritumus ir vērts izmantot polarizātoru. Tas forši noņem atspīdumu no ūdens un izceļ visas krāsas. Parādīšu, kāda izskatās atšķirība. Un šitā te es kaut kā maucu tupus. Jābūt baigam vingrotājiem, lai te atrastu kompozīcijas un normāli atrastu pozu, kādā viņu nofotografēt. Smuks ūdenskritums, bet nu tas koks ir nogāzies galīgi nevietā. Ai, ai, ai!
Nu tāds tas šodienas rīts izvērtās. Tā neko. Saulēktu nenoķēru, bet tāpatās tiku pie bildēm. Man liekas, ka no tā ūdenskrituma būs diezgan ok bildes. Kamēr es tur pa mežu lejā ņēmos, migla parādījusies ir. Vēl vairāk nekā iepriekš bija. Baigi labi. Varbūt pa ceļam vēl kaut ko varēs nobildēt. Braucu atpakaļ gar saviem kokiem un ieraudzīju, kāda migla ir. Paskatieties. Nu, nevarēja neapstāties. Tur nav variantu. Tur nav variantu. Atkal esmu pie kokiem. Nu, neko darīt. Ķeram ciet šitos kadrus. Esmu atpakaļ studijā. Šis bija ļoti foršs rīts. Man tiešām patika. Bet apskatot video, ko es vēlos uzsvērt, ka ir vērts padomāt par plānu B, braucot uz noskatīto lokāciju. Jo laikapstākļus nevienmēr var paredzēt, un tie mēdz izspēlēt diezgan ļaunus jokus ar tevi. Un ja tev nav plāna B, tad ir jādodas mājās. Otra lieta, par ko es vēlējos parunāt, ir slinkums. Kā redzams video, braucot atpakaļ mājās, es braucu garām saviem kokiem un bija sabiezējusi migla. Es pie sevis nodomāju, priekš kam stāties, man taču ir jau bildes no turienes. Bet migla bija daudz biezāka un labi vien ir, ka es apstājos, jo es tiku pie ļoti skaistām bildēm. Un tagad es jums parādīšu, kā izskatās bilde no rīta, kad migla bija tāda viegla pret bildēm, kādas bija braucot atpakaļ ceļā. Atšķirība ir acīm redzama. Man liels prieks, ka es apstājos un tiku pie šīm te skaistajām bildēm. Tā kā dažreiz jāpārvar slinkums un jādara tas, kas ir jādara. Trešā lieta, ko es pamanīju video, ir neatlaidība. Kad es biju lejā pie ūdenskrituma, ieraugot nogāzušos koku priekšā daudz ūdenskritumam, es varēju pat nevilkt ārā kameru, vienkārši apskatīties, padzert kafiju un doties mājās. Bet es biju atbraucis diezgan lielu gabalu uz šo te lokāciju un negrasījos padoties, tāpēc vilku ārā kamerus, sāku meklēt kompozīcijas un, protams, kā arī atradu. Tāpēc nevajag padoties, vajag tik močīt uz priekšu un viss izdosies. Tādas manas pārdomas par šī rīta fotografēšanu. Nu ko, teikšu tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā fototripā un tiekamies jau nākamajos video. Čau!